ar spēku. Veselīga kristietība ir ar spēku. Ja tu tā veselīgi, tā dziļi, tā sulīgi padomāsi par savu ticību, tad ko īsti tu gribi? Kas ir tās lietas, pēc kā tu tiecies? Priekš sevīm es sapratu, ka īstenībā es kādreiz domāju, ka pēc dziļuma, pēc īstuma viss tās lietas jā un āmen, bet īstenībā nesen es satvēru, kad es tiecos pēc ticības ar spēku. Kas ir ticība ar spēku? Ticība ar spēku bieži vien nav redzama tādā fiziskā veidā, bet viņa ir jūtama caur klimata izmaiņu, caur mikroklimatu, caur lietām, kas notiek, caur lūkšanām, caur cīņām, kuras cīnamies, caur tavu stāju, caur tavu spēju atjaunoties savā sirdsprātā un reāli darīt lietas savādāk nekā ierasts. Dzīvot pārdabiskajā. Nevis zobs pret zobu, acis pret acis, bet pagriez otroju. Tās visas lietas īstenībā ir ar spēku. Un tā problēma ir citreiz, ka kad mēs zinām teoriju, bet mēs ne ar spēku to izdzīvojam. To mēs varam vārdā redzēt, kur cilvēki brīnījās par Kristu, kad šis gan sludina ar spēku. Ja viņš nerunāja kaut kādas teorijas lietas, viņš runāja caurstrāvotas lietas, par ko viņš ar visiem saviem ātomiem un visām savu esenci, savu būtību zina. Viņš bija Dievs, ne? Vēl joprojām ir. Bet tā atšķirība, ka no tā es saprotu, ka ar tie farizēji, ja viņi to izdzīvotu, ja viņi tanī mirktu, ja viņi tanī staigātu, tad viņi būtu ar spēku. Staigāšana garā, tas ir staigāšana ar spēku. Tas nenozīmē kaut kāds agresīvs džekiņš, ne, bet tas nozīmē saturīgs vietas, tas nozīmē fokusēts, tas nozīmē tāds, ar kuru gribās pavadīt laiku, tāds, kas varbūt sakustina kaut kādas lietas ar jautājumiem, ar darbībām, ar domām, ar vārdu gaitām. Tas ir ar spēku. Un ja mēs pastamies uz Kristu, kāpēc cilvēki citreiz meklē dziedināšanas, visas tās lietas? Mēs īstenībā gribam spēku, ar spēku lietas darīt. Mēs gribam, kad mūsu kalpošana tiek apstiprināta, ka mums ir ar spēku. Bet tās ir bonus lietas. Tās ir spēka sekas, ja tā teikt, tas piena putiņas. Jo ar spēku, ja mēs pastamies uz Kristu, ir tad, kad viņš iet lūgties, tad, kad viņš nodala laiku ar tēvu, tad, kad tūkstoši viņam grib sekot, bet viņš viņus pasaka, ejat nostanē un tur paliek tikai saujiņi. Tas ir ar spēku, jo tas ir ilgtermiņ, tas ir ar nākamo godību. Ar spēku viņš ir gatavs iet un ciest, iznest, jo tam ir liela alga. Viņš tā var mantot daudzus, katru vienu, kas atsaucās. Tāpēc padomā, kas priekš tevis ir tava ticība ar spēku. Vai tā ir kaut kāda grieķu filozofiskā iedziļināšanās, kaut kādās teorijās, vai tā ir tāda tavas dzīves realitātes execute, angliski ir vārds, tā kā realizēšana, izdzīvošana, manifestēšanās. Kas tas ir priekš tevis? Un es novēlēju ar spēku tu dzīvo, ar spēku tu vari kalpot, ar spēku tu vari mīlēt, ar spēku tu vari domāt, ar spēku tu vari dzīvot un gaidīt nākamo godību. Nevis kā Krisdols, kurš sašpiež un uzsprāgt, bet kā tāds sulīgi vīno, kur
iztek, un tur viss kaut kas ir gadu seikli, viss kaut kas. Un Kristolais ne. Bet tā doma, ka tāds garšīgs. Šalom.